Pasaules junior čempionātā uzvarētāja komandas kapteiņa vietnieks bija Sergejs Žoltaks. Viņi ievēroja Bostonas Bruins sistēmas skauti, izvēlējās otrajā kārtā ar 55. numuru. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Diemžēl debija neizdevās. – 1992. gada vasarā Sergejs un Grigorijs Panteļējevs, kuru arī bija noskatījuši bostonieši, ieradās uz jaunpienācēju treniņu nometni. Viss augusts pagāja strādājot melnām mūtēm, un puiši pāršāva par strīpu. Kad septembrī vajadzēja pievienoties komandas pamatsastāvam, jau pietrūka spēka. Sergejs tika nosūtīts dziļā rezervē uz Farm klubu. Мы жили вместе, семьи вместе. И это был тот период, когда мы, так скажем, очень близко сошлись с ним. Потому что, первый раз приехали в Соединенные Штаты Америки. Пацаны молодые, 19 лет. Ничего не знаем абсолютно. Нужно обратить внимание на подготовку к играм и тренировкам. И себе пишет. А. Ровная энергия. Б. Поменьше нервничать и волноваться. В. Хорошая разминка в скобках всегда. Г. Растяжка в скобках ежедневно. Д. Спокойствие, только спокойствие. И дальше пошли буквы алфавита. В общем, многие очень страшные и неприятные вещи, как смерть и старость, практически неизбежны. Так что нужно стараться относиться к себе поспокойнее, философски, ровнее. Не надо волноваться из-за денег, материальных ценностей. Они приятны, но не имеют той жизненно важной силы, как здоровье, семья, родные. Nākamajā gadā Sergejam atvēlēja vietu 4. maiņā. Viņam, ātram, tehniskam hokejistam, vajadzēja stumdīties, grūstīties un kauties, jo NHL klubos vienmēr bijusi krasa specializācija. Pirmās 2 maiņas uzbruk, otrās domāts tikai savu vārtu nosargāšanai. Nē. Tāds hokejs Sergejam nebija vajadzīgs, viņš nepiekāpās, bet treneri arī nē. Ну да, если честно, Серега был очень азартный. Очень азартный, это касалось всего, в принципе. Что жизни, что игры. Вот. 1995. gadā NHL sākās lokauts. Līgas zvaigznes iestājās cīņā par izdevīgā kolektīvo līgumu, un to lietu izmantoja otro lomu spēlētāju. Sergejs sniegums bija fantastisks. Starptautiskās hokeja līgas Lasvegasas klubā viņš 82 spēlēs guva 101 rezultativitātes punktu, turklāt 51 reizi tika pārspēta pretinieku vārtsargi. To nevarēja nepamanīt, un Sergeju uzaicināja uzreiz 5 NHL klubi. Viņš izvēlējās Ottavas Senators. Puisis savus principus bija saglabājis un kopā ar komandu 2 reizes spēlēja Stanley Kausa izcīņā. Spītība bija uzvarējusi piekāpību. Sekoja Monreāli. Tas, ko viņš izdarīja savā dzīvē, kad viņš izcīra pats sev ceļu ar tādiem pašiem blakus, bet dažādiem likteņiem. Teiksim, tā paša gada dzimušo puišu 72. gada, gan Panteļējevs, gan Ozoliņš tas pats. Mēs redzam, kā tas viss dzīvē ir. Kanādā hokejs ir kā reliģija. Tas pilnībā atbilda Žoltoka pasaules redzējumam. Kanādienis viņš spēlēja pirmās maiņas centrā, neilgi. Vietējiem žurnālistiem nepatika, ka latvietis tiek celts augstāk par savējo. Savainojumi, nesaskaņas ar kluba vadību un viņu aizmainīja uz Minnesotu. Uz klubu, kurā savulaik spēlēs arī Helmuts Balders un Arturs Irbe. Te bija Sergejs spilgtākās spēles Ziemeļamerikā. Самое, скажем так, счастливое время его в НХЛ, это было последнее в Миннесоте. То есть ему там нравилось все абсолютно. Абсолютно все. И сам город нравился.
команда очень нравилась, тренер очень нравился. Но это самое главное, в принципе, да. Если команда ребят хороший, тренер, с которым общий язык можно найти. Вот, это же вообще прекрасно. Недавно смотрел матч НХЛ. Жена Аня нам привезла посмотреть их. Какие пасы, какие голы. Фантастика. Сказка. Par spēlētāju popularitāti liecina tas, cik daudz tiek pirkta hokeista atribūtika – krēkli, pastkartes, nozīmītas un citas lietas. Minnesotā katram otrajam fanam mugurā žoltoka krēkls. Pēdējais Sergeja klubs bija Nešvilā. Te ir klusāk, mierīgāk. Taču ne to viņam vajadzēja uz Ameriku braucot. NHL tā ir smalka un nežēlīga mašīna ar savām tradīcijām un likumiem. Kopumā Sergejs Žoltoks izrādījās viens no visnenovērtētākajiem NHL uzbrucējiem. Tieši naudas ziņā. Muļķīgi domāt, ka līguma summas Sergeju neinteresētu. Par darbu alga ir jāsaņem. Tomēr vispirmais viņa dzinols bija spēlēt, spēlēt un daudz spēlēt. И он мне как-то сказал, мне кажется, что если бы мне даже не платили, я бы все равно играл в хоккей. Вы понимаете, вот для меня это, например, очень больно. Minnesota amerikāņu ģimene brauc mašīnā, viņiem ir adoptēta meitenīte no Krievijas, slima meitenīte un dzird radio krievu valodu interviju ar Sergeju Žoltoku. Tētis saka, varbūt tu gribi parunāt krieviski. Un viņa aizbrauc uz to radiostaciju, un Sergejs vēl tur ir. Un Sergejs, protams, redzēja, ka meitenīte klibo, viņai ir grūti, un viņš pateica, tu esi skaistākā meitenīte. Un pēc 2 gadiem meitenīte iemācījās slidot. 1995. gada vasarā, kad pats nebija nekāds bagātais, Sergejs finansiāli palīdzēja savai bērnības komandai – Latvijas Bērzam. Tāpat viņš ziedoja Beslanas traģēdijā cietušajiem. Žoltoks uzņēmās šefību arī par vienu afrikāņu ģimeni. Svešu ar leikēmiju slimu puisi krustām šķērsām izvadāja ekskursijā pa klubu svētnīcu – jauno ledus arēnu.